tām mugursāpēm es ļoti jau sen mocījos, jo es aktīvi piedalījos visādās sacensībās. Kādreiz bija civilās mācības, un man ļoti patika un skrēju pa mežu. Ar visu aprīkojumu un skolas laikā piedalījos visādās tāda veida sacensībās. Un vienkārši no tās trakās celšanas, kur bija bieži vien tie it kā saslimušie jāceļ un jāveļ, un ar muguru lielākas problēmas bija. Gāju pie dakteriem, jauniem cilvēkiem jau parasti netic, ka sāp tā mugura. Tā nonāca, kad bija ļoti slikti. Pagulēju drusku Valmierā, kamēr bija ļoti bēdīgi, galīgi noparalizējos līdz jostas vietai, un tad aizvedu uz Rīgu, izoperēju un pateicu, ka es nekad nestaigāšu pēc operācijas. Tāpēc kādām 3 nedēļām man atved uz Valmieru atpakaļ, un, protams, kad es nestaigāju, bet es tā nekad nevarēju iedomāties, es pat nepieļauju tā domu, kad es neiešu, ka tā tas nevar būt. Es ļoti daudz pati vingroju, es sašuvu visādus rīkus, jo īstenībā man vairāk tā kā labā puse visa bija paralizēta. Kreisā kāja man drusku turējās, tā nebija tik traki, un rokas bija pietiekoši stipras, un sašuvu visādus palīgi ierīces, lai es varu vingrināt, un pa māju es rāpoju, jo es paiet nevarēju, tikai rāpoju gadus kādus 3, un tad vēlāk ar spieķīti drusku gāju, un es dzīvoju tādā mājā, kur pa kāpnēm jāstaigā uz otro stāvu, un tad es staigāju tur pieķerdamās ar abām rokām augšā, lejā, un tad man ieteica braukt uz Naftalānu, un uz Naftalānu sanatoriju uz Azerbaidžānu. Tur mani arī pavadīja, protams, cilvēki, jo es viena nekā tur nevarēju nokļūt. Uz turieni es aizbraucu 3 reizes, protams, pa saviem līdzekļiem. Un tāds ārkārtīgi neatlaidīgs darbs. Ļoti. Īstenībā jau tā motivācija bija droši vien bērni, jo tomēr man bija 33 gadi, un ja paliek bērni tik maziņi, tad tas ir skumji, bez mammas, vai ne? Tad tā arī cīnījos. Īstenībā jau ir tā, nevienam nekas tāpat netiek dots, un arī kaut tas dakteris, ja izrakstīs tās zāles, ne jau no tā vien var vesels tikt. Arī kaut vai ikdienišķi cilvēki, neteiksim, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un tāpēc jau ir brīnišķīgi, ka daudzi dakteri izraksta saviem pacientiem sporta čības, īstenībā, ko cilvēki nesaprot. Viņiem jāizrakstīs tur receptes, ja par kādu naudu viņi tur pavaimanās, ka šausmīgi dārgi, bet viņi nopirks un dzers. Bet ja viņiem pasaka, ka viņiem ir jāiziet kaut vai rīt pastaigāt, tad tas ir šausmas, ko dakteris iedomājās. Bet tur jau ir tā veselība, un tāpēc man tā devīze ir, un Zita arī vienmēr skaita, ka es saku, katra kustība ir zelta vērta. Tā kā mēs kustamies un daramies, un līdz ar to arī ir šī līdz aizraušana, kad tu ej un kad tu dari. Es domāju, ka ģimenei tieši tāpat, ja tu ej un dari, tad tos pārējos drusku var aizvilkt uz kaut kādu darbu līdz vai uz kādu pasākumu. Un te mēs esam viena liela ģimene, un ja tu ej un dari, un tu nevis tikai sastādi sarakstu, vai tam jādara tas un tas un tas, un jūs ejat tur un tur, bet ka tu ej un dari un redz, ka sanāk, tad arī cilvēki piedalās, un cilvēki ir apmierināti un priecīgi. Man ir ļoti neatlaidīgs raksturs, jo es esmu augusi ļoti lielā ģimenē. Es esmu 10. bērns ģimenē, un mums bija ļoti labi vecāki, bet ļoti stingri. Man vecāki nekad nestrīdējās, bet ja pateica, paskatījās uz mums, tad mēs zinājām, ka tas ir jāizdara bez ierunām. Tēvam bija mīļš teiciens, ka vai tu dzīvs vai miris, tev tas ir jāizdara. Es esmu pēc rakstura cīnītāja. Jā. Un tāpēc man bieži vien ir diezgan pagrūti, jau jāsaka, esmu tā kā drusku nomierinājusies ar gadiem un sāku saprast, es nevaru saprast to, kā cilvēks nevar izdarīt. Kā viņš nevar izdarīt, it sevišķi, ja viņš apsola. Tas man pilnīgi nav pieņemami. Uzreiz, ja nevar, pasaka, nē, es to vienkārši nedarīšu, vai es to nevaru, nevis apsola un aizmirst. Tas ir kaut kas vispār pilnīgi absolūti nepieņemams. Un tāpat kā kavēšanās uz tikšanos, tur var labi minūti nokavēt. Labāk atnāc 5 ātrāk. Un tā es arī bērniem mācu. Tu var aiziet 5,5 stundu ātrāk, tu nedrīkst nokavēt vairāk pa minūti. Jo, tas ir saistīts uzreiz ar daudziem cilvēkiem, ja tu kaut ko kavē. Un tas ir nepiedodami īstenībā. Man arī bērni ļoti atbalsta.
sākumā viņiem tā dīvaini likās, ka es ļoti daudz te pavadu īstenībā laiku un par neko, ko daudz cilvēku nesaprot un pilnīgi netic tam, ka mēs strādājām absolūti bez neviena santīma. Bet man bērni atbalsta, jā, un uz daudziem pasākumiem es arī tagad savu vecāko meitu paņēmu līdzi, kur bija mums kultūras namā 5. decembrī, kad ir invalīda diena, un tad viņi bija vispār pārsteigta, jo tur piedalījās arī kurlmēmi bērni, un ka viņi tur dzied un dejo. Tieši tā, kā viņi var, ja? Bet ka viņi var iemācīties dejot, un tas ir apbrīnojami, tas ir, apsveicam šie skolotāji, kas to spēja viņiem iemācīt, ja? Kad viņi nedzird un viņi dejo. Un tad viņi sāk aizdomāties, un tāpēc es arī ņemu savus mazbērnus līdzi, lai viņi redz, ka ir šādi cilvēki līdzās, un ka viņi nav savādāki, ja viņiem tur ir kaut kāds fizisks problēmas, tad viņš ir tāds pats normāls cilvēks. Un arī skolā man mazdēls mācās, pabeidz tagad 3. klasi, es arī ar audzinātāju runāju, ka īstenībā man ļoti liels sapnis būtu, ko es nevaru realizēt, kur būtu sadarbība. Mums taču ir arī skola ar īpašām vajadzībām, un kad neviena skola īsti neatsaucās un nav tāda cieša sadarbība, jo bērni nezin, kad ir šādi cilvēki. Arī īstenībā manā ģimenē vecākā meita nekad kaut viņa zināja, ka es nāku, viņa kaut kā nevarēja to īsti saprast, kā tas ir un ko tur dara. Gan jaunākā meita man ļoti iesaistās, un es saku, viņa arī atbalsta, un pat cik viņa dzied, viņa arī, kad vajag, viņa atnāk un palīdz un padzied, un viņa arī spēlē. Man vecākā meita arī spēlē dažādas instrumentus. Viņi atbalsta un viņi saprot, un jā, nav mums tādas problēmas, un viņi arī, es domāju, ļoti līdzjūtīgi un saprotoši, un es domāju, ka viņi būs labi cilvēki izauguši.